Labdien, draudze! Labdien tie, kas šobrīd nav klāt un iespējams mani redzēs ekrānā. Man ir prieks atkal būt visu vidū, gan vienu, gan otru. Īpaši jau to, kas šobrīd šeit ir klāt un ar kuriem mēs kopā varam lasīt tālāk Apostoļu darbu 8. nodaļu. Un Apostoļu darbu 8. nodaļā sen tas bija, pirms kāda mēneša apmēram. Gandrīz vai mēs kopā lasījām 8. nodaļu, tikām līdz 8. pantam, un ar tādu lielu līdzsmību arī šķīrāmies. Un tad no šodien lasīsim tālāk no 8. nodaļas, no 9. līdz 13. pantam. Apostoļu darbi, 8. nodaļa, no 9. līdz 13. pantam. Un mēs lasām Dieva vārdā šādus vārdus. Kāds vīrs, vārdā Sīmanis, šī pilsētā līdz tam bija nodarbojies ar būršanu un uztraucis Samarijas ļaudis, sacīdams, ka esot liels vīrs. Viņam pieķerās visi, mazi un lieli, sacīdami, šis ir tā sauktais lielais Dieva spēks. Bet tāpēc viņam pieķērās, ka viņš jau ilgu laiku tos ar burvestībām bija apstulbinājis. Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties, vīri un sievas. Sīmans pats arī kļuva ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa, un redzēdams zīmes un liels brīnums notiekam, viņš izbijās. Tas ir Dieva vārds. Paldies, kungs, ka tu esi devis savu vārdu. Lai mēs to lasām ikdienā, lai mēs to pārdomājam ikdienā, un es tev pateicos īpaši, ka tu esi devis īpašu laiku, šo laiku, kurā mēs varam sanākt kopā un par tavu vārdu domāt kopā, draudzē. Kungs, paldies par to lielo atbildību, ko tu man esi šodien uzticējis. Un māc man, kā man runāt par tavu vārdu. Un māc mums visus bijībā pieņemt tavu vārdu. Ne to, ko mēs domājam par tavu vārdu, bet to, ko tavs gars katram no mums māca, kad tavu vārdu lasām, kad to pārdomājam. Māc, kā man runāt, māc, kā man klausīties. Un iedrošini, vada un stiprini katru man brāli, katru man māsu un arī man pašu, Jēzu Kristu. To es tev lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Sēdieties, brāļi, sēdieties, māsas. Un es vienmēr, tad, kad mēs dziedam, es domāju, kurš tas pāns vai kur ir tā dziesma, kur kaut kādā veidā šodien īpaši sasaucās ar to, ko es pārdomāju Dievu vārdu, esmu nācis šodien šeit teikt. Un, ziniet, no tā, ko mēs tikko dziedājām, tāpēc arī paņēmu šeit priekšā līdz dziesmu grāmatu, man liekas, tas bija 2. pants šajā reizē. Vai kalpo tu Jēzu, to pārdomāt sāc, vai tuvāko mīli, kā sevi tu pats, vai zudušos izglābt, tu palīgā nāc, vai kalpo tu Jēzu, to pārdomāt sāc. To mēs tikko dziedājām, un kaut kādā mērā šī raksta vieta par Sīmanu man sasaucās ar to tekstu, ko es jums tikko nolasīju no šīs dziesmas, ko tikko kopā dziedāju. Un, ja mēs atkal mazliet atgriežamies atpakaļ jau Dieva vārdā, Apostoļu darbu 8. nodaļā, tad atcerieties, es pirms kādu mēnešu, kad mēs par to runājam, teicu, ka saules vajā, Filips sludina, cilvēki atgriežas, un pēc tam, kad Stefans ir gājis bojā, kā moceklis, kā pirmais moceklis, Stefans ir gājis kā cilvēks, kā fizisks cilvēks viņš ir gājis bojā, bet Dieva darbs turpinās. Es ticu arī Stefanam pie Dieva darbs turpinās. Dieva darbs turpinās arī šeit uz zemes. Un tad, ja mēs lasām šo nodaļu, man kaut kā liekas, es neesmu teicis vienu lietu, bet ja esmu tāda atkārtošana zināšana māte, kad tad es lasu šo nodaļu, man krīt acīs viens vārds. Tas ir vārds, kurš man nepatīk. Patiesībā man ļoti pašam patīk to vārdu lietot, un es ticu, ka arī jums, bet man nepatīk, ka to vārdu man citi saka. Un tas ir vārds bet.
Un es te paskaitīju kaut kāds 11 reizes, jūs tā pārskatāt pantu sākumus, ja? Tur ļoti bieži atkārto šis bet. Un kad mēs sakām parasti bet, nu parasti mēs bet sakām, tagad mēs gribam pateikt, ka kaut nekas labs tālāk nebūs. Mēs parasti sākam ar kaut ko labu, nu viss ir labi, ja? Bet. Un šeit arī ir ļoti daudz bet. Un es tikko nolasīju no jaunā tulkojuma, kur ir vēl viens bet, kurš nav vecajā tulkojumā, starp citu. Bet kāds virsvārā Sīmanis tātad bija nodarbojies un tā tālāk. Nu, it kā jau nebūtu nekāda vaina arī tam bet mēs iepriekšējā reizē šķīrāmies draudzīgi esot kopā 8. pantu, tur bija rakstīts, un liela līgsmība valdīja pilsētā. Bet, ja, un tas liecina, ka kaut kas mūs sagaida, ja kaut kas mūs šeit sagaidās, mazliet negaidīts. Bet kāds virsvārdā Sīmans šajā pilsētā, nu tad darīja, ko tad darīja Sīmans. Tad par Sīmanu šodien arī parunāsim, par Sīmanu arī padomāsim, jo Sīmaņa stāsts mums arī pavisam noteikti kaut ko māca par Dievu žēlastību, par cilvēka dabu, par cilvēka būtību un tā tālāk. Un atkārtošu vēlreiz arī to, ko teicu iepriekšējā reizē, kad bija jūsu vidū, kā es sev esmu piezīmējis iekavās tādus vārdus, kā Sausvajā, bet Filips sludina. Un arī influencerim, un arī biezajam, un arī visiem, nu tā piedodiet pa sarunu valodu, ja, bet sludina visiem. Sludina nevērtējot, un te ir, nu tāda liela mācība, varbūt mums arī katram, jo laiku pa laikam skatoties uz cilvēkiem, es pieļauju domu, ka arī kāds no jums kādreiz skatās, nu kuram ir vērts un kuram nav vērts. Ja, un varbūt, ka tas cilvēks, nu es teiktu, esmu apņēmības pilns kādām pasludināt Dievu, Jēzu un glābšanu, ja, un no šitām, nu nav vērts. Nu, ne viņš dzird, ne viņš saprat, viņš ir no skaidrā prātā šobrīd, nu ko es viņam sludināšu. Ja. Tā kā lielā mērā šīs raksturvietas kaut kādā mērā izaicina katru no mums. Nu, kam teikt, kam neteikt, un mēs redzam, ka Filips stāsta par Jēzu, nu tā īpaši nešķirojot, un ne tikai stāsta, bet par to jau šodien. Un tad kāds virsvārdā Sīmans, kuram acīm redzot ir pietiekami liela slava vietējā kopienā, jo par viņu saka, nu tas ir tas Dieva spēks, un šeit, brāļi un māsas, ir interesanti, jo, nu tā kā tur ir uzrakstīts, oriģinālā, ne latviešu tulkojumā, tur īsti nevar saprast, kurš ir tas lielais Dieva spēks. Vai tas ir tas, kas Sīmanim ir, vai pats Sīmanis ir tas lielais Dieva spēks, kurš ir nācis. Bet par to mazliet vēlāk parunās. Tātad tas ir vīrs, kurš ir nodarbojies ar būšanu. Un, nu, ko nozīmē nodarboties ar būšanu? Tas tā arī ir tāda tēma, par kuru varētu parunāt mazliet vairāk. Jo nav jau noslēpums, ka senjā pasaulē, pagānu pasaulē, tieši tāpat kā šobrīd gan pagānu pasaulē, gan laicīgajā pasaulē, gan kristiešu pasaulē, ir jau arī zinātnieki. Un tos, ko apzīmē ar vārdu magi, kaut vai Mateja evaņģēlija 2. nodaļā, tie vīri ir zinātnes pārstāvi. Nu, viņi nodarbojas ne tikai jautājums, cik viņi brauc, piedodiet atkal par teicienu kaut kādās auzās, ja? Bet viņi nodarbojas ar zinātni, un pietiekami labi nodarbojas, lai izskaidrot, kurā vietā, kurā brīdī piedzims jūdu ķēniņš, kura zvaigzne par to liecinās un ierastos un dot viņam godu. Ja? Un šajā gadījumā pienestu dāvans un teikt, mēs atnācam tevi pielūgt. Zinātni ir zinātni. Bet redziet, tas, ar ko nodarbojas šeit Sīmanis, Samarija, ir ļoti liels aizdoms, ka stipri tālu no kaut kādas zinātnes. Un te nu mēs šo rakstu vietu lasot, pavisam noteikti, nu, man tā rakstu vieta uzrunā ne tikai kā kristieti, bet arī kā profesionāli. Jo, nu, galā doktorantūru es neesmu pabeidzis psiholoģijā, bet, nu, iesācis es esmu un kādu laiku tur pastudēts. Un doktorantūra apliecības vēl pat savu augstskolē, es man Dievs atpakaļ. Līdz ar to, no psiholoģijas, kā no zinātnes, es kaut ko pat saprotu, es gribētu teikt. Nu, ja mani tur uzņēma, pieņēma un
ar mani rēķinājās kaut kādā veidā. Un tajā pašā laikā ir pilna pasaule ļautiņiem, kuri nodarbojas, piedodiet, par žestu ar psiholoģiju, kuriem nav nekāds sajēgs, ne par zinātni, ne par ko citu. Viņi vienkārši nodarbojas. Un ilgs laiks pagāja arī šeit Latvijā, kamēr profesionālais aprindās, psihologi tik galā ar šiem kaktu dakteriem. Ja? Un es pats personīgi pazīstu pāris cilvēkus, kurus patiesībā interesē viena lieta, kurus interesē cilvēku dzimšanas datums, un tālāk bēdīgā ziņa, šo cilvēku vakar uz ielas redzēja. Bēdīgā ziņa ir tāda, ka viss pārējais tiek sastādīts, izejot no dzimšanas datuma, un tad nav nekāda sakara ar psiholoģiju. Tā ir cilvēkā numeroloģija, ko tur ļautiņi nodarbojās, stāstot, ka viņi ir tas, kas ir. Un redziet, kāpēc es to visu tik emocionāli šobrīd stāstu? Tāpēc, ka tas ir tas, kas uzrakstīts šeit. Kāds vīrs vārdā Sīmans, kurš nodarbojas, Dievs viens zina ar ko, patiesībā nodarbojas ne jau ar zinātni. Mēs lasām konkrēti 11. pantā, ar ko viņš te nodarbojas. Viņš nodarbojas ar to, ka viņš apstulbina cilvēks. Un ļoti iespējams pat dara to pietiekami apzināti. Tas ir viņa peļņas avots. Mēs nelasām, ka viņš ir kaut kādā veidā kaut kur, ka kāds viņu pieskata, teikšu tā. Jo zinātnē mēs viens otru kontrolējam. Ja, ko tu izpētīji, kas tev tur sanāca, kā tas strādā. Šeit mēs redzam, ka tauta ir apstulbināta. Visi saka, tas ir Dieva spēks. Liekas, ka tas ir kāds atklājums. Un tādā veidā šis vīrs rulli. Bet redz, cilvēki ir cilvēki. Cilvēki ir cilvēki. Un cilvēkam gribas pie kaut kā pieķerties. Ikvienam. I jums, i man. Un varbūt pat ir šajā ziņā labi, ka mana pieredze ir tāda, ka es esmu diezgan ilgu laiku šajā pasaulē dzīvojis bez Dieva. Un es redzu to atšķirību, kāda ir tad, kad tev nav kam pieķerties. Un tu meklē, kam pieķerties. Un tiem ļautiņiem, kas ir Samarijā, par ko mēs ļoti daudz runājām iepriekš, par to, kā viņi ir apstājušies savās attiecībās ar Dievu. Viņiem arī gribās pie kaut kā pieķerties. Un te ir viens, kurš atnāk un saka, es zinu, kā dzīvot pareizi. Tauta pieķerās. Un tauta atbalsta. Un tauta pavēlkās līdzi šai apstulbināšanai. Un tā viņi tur dzīvo un laimīgi. Neteikšu, ka laimīgi. Bet kaut kādā mērā risinājumā atraduši visi. Sīmans ir pietiekami populārs un saņem to godu, ko viņš vēlas saņemt. Tautai ir cilvēks, pa kuru tad kur ir Dieva spēks. Ja? Jo atcerēsimies vēlreiz. Samarieši vēl nav pagalma, tīrā veidā. Samarieši ir cilvēki, kas pielūdz Dievu, bet kam pieķerties, tā nav. Un te atnāk Sīmans un ir kam pieķerties. Un tad, stāsts lēnām sākās. Jo ir atnācis Sīmans un ir kam pieķerties, un ir atnācis Filips. Un Filips sludina evaņģēliju. Filips sludina Jēzus vārdu. Brīnumi notiek. Un izrādās notiek īsti brīnumi, nevis tie stāsti, par kuriem Sīmans var kaut ko pastāstīt. Un cilvēki atgriežas. Cilvēki liekas kristīties, kā mēs lasām vīru un sievas. Un jautājums, kas notiek ar pašu Sīmanu. Un mēs lasām, ka arī Sīmans kļūst ticīgs. Mēs lasām, ka arī Sīmanis tiek kristīts. Mēs arī lasām, ka Sīmans piedzīvo zīmes un brīnumus. Un mēs lasām, ka viņš ir pārsteigts jaunajā tulkojumā, vai izbijies, vai šokā par to, ka patiesībā izrādās lietas notiek. Ne tikai sapņos, ne tikai stāstos, lietas notiek patiesībā. Tad par ko šī raksturvieta? Raksturvieta par to, kā mainīties no vieta. Raksturvieta par to, kā mainīt savu dzīvi nav viegli. Raksturvieta par to, ka visu laiku mēs piedzīvosim pretrunas. Un raksturvieta par to, ka katru dienu, katru mirkli
Man nākas pārvērtēt un izvērtēt, kam es uzticos. Un katru dienu, un katru mirkli, arī tev, brāli un māsa, nākas izvērtēt, kam tu uzticies. Un šeit mēs to redzam tādā koncentrētā veidā. Jo, kā es te mēģināju ieskicēt, viss bija gana labi un pareizi, bet te pēkšņi Dievs iejaucās caur Filipa vienkāršo stāstu par Jēzu. Dievs ienāk katru samariešu, kurā dzīvē līdz šim bija Sīmans ikdienā, un nāks izvēlēties. Un nākas kaut ko sevī noliegt, un nākas kaut ko sevī pārvērtēt, un nākas kaut ko darīt savādāk. Es pat gribētu teikt, nākas mācīties vairāk darīt labu. Nākas vairāk ieraudzīt patieso Dievu, nāks vairāk ieraudzīt patieso viņa vadību, un tas ir grūti. Un tas ir grūti. Un mēs redzēsim, ja Dievs dos kopā lasīt šo rakstu vietu, mēs redzēsim, kā krīt Sīmans. Mēs to izlasīsim. Mums ir jālas daži pants uz priekšu, mēs to tur redzēsim. Dievs savā žēlastībā mums nerāda, kā krīt visi tie vīri un sievas, kas tur bija kristīti svētajā garā. Pēc tam tas svētajā garā kristīti tajā laikā Samarijā. Viņš lasa par svēto garu. Bet arī nesamelojas. Ja. Mēs nelasām par katru tur kristīto, kā viņi paklūp, kā viņi krīt. Mēs lasīsim par Sīmanu. Bet tā iespēja ir katram. Jo tas vecais cilvēks, nekur jau viņš nav pazudis. Un tieši tāpēc šī rakstu vieta mums lielā mērā liek izvērtēt un pārvērtēt savu ikdienu. Tieši tāpat, kā mēs to dziedājām dziesmas 2. pantā, ko es nolasīju. Vai kalpotu Jēzum? Ne vārdos, bet vai kalpotu Jēzum ikdienā, vai kalpotu Jēzum savās izvēlēs, vai kalpotu Jēzum pieaugot Jēzu. Jo pretējā gadījumā, viena bēda mēs varam palikt uz vietas, otra bēda, mēs varam krist un atkrist atpakaļ, ja mēs neejam uz priekšu kopā ar kungu, ja mēs nepieaugam Jēzu. Un tātad burvis Sīmans nodarbojas ar lūkšanu. Mēs varam uzdot jautājumu, bet ja cilvēki taču ielūdza Dievu, radītāju, īsto, patieso Dievu, samarieši, jā. Pēc savu prātu un saprašanas. Jā, viņi ignorēja praviešu grāmatas, jā, viņi ignorēja vispār, jā, viņi uzskatīja, Garizem kalns ir vienīgā īstā vieta. Bet viņi taču, tādā vai citādā veidā sauc uz kungu. Tad kāpēc Dievs ļauj Sātanam viņiem tik tālu sagrozīt prātu, ka viņi tic Sīmanam? Kāpēc? Un redziet, tas ir tas, kāpēc es tik emocionāli runāju par to pieaugšanu līdz šim. Par to iešanu uz priekšu. Samarieši bija sasnieguši pirmajās 5 mūsu grāmatās. Ar to Dieva vārds un darbs viņiem beidzās. Viss pārējais netiek pieņemts, viss pārējais ir maldu mācības. Un tieši tāpēc, ka Dievs ir radījis cilvēku ar izvēles iespējām un izvēles brīvību, tieši tāpēc, redziet, ir šī liela atbildība mums katram. Vai es tiešām eju roku rokā kopā ar dzīvu Dievu? Šobrīd, tagad, šeit, katru mirkli. Un mēs lasām, ka Sīmani, pie kura mēs esam pieķēršies šodien vairāk, tieši tāpat, kā viņam tur viss bija pieķēršies, ja? Sīmanim liekas, ka bija svarīgi radīt iespēju, atstāt iespēju. Un te ir jautājums, cik svarīgi mums katram ir radīt iespēju. Radīt iespēju sabiedrībām, radīt iespēju ģimenei, radīt iespēju savu bērnu vai vecāku priekšā, radīt iespēju savu vīru vai sievas priekšā, radīt iespēju, jāstarp citu arī draudzē, esot brāļu un māsu vidū. Cik tev vai man ir svarīgi radīt iespēju, jo tas, ko labi darīja Sīmans labi darīja iespēju, radīja iespēju. Sīmans labi uzturēja viedokli par sevi. Un ziniet, tajā brīdī, kad es
kādam nesaka patiesība. Nu, pēdējā laikā, kurš es domāju vairāk par šo raksturvietu, kad es nesaku kādam patiesību, kad es izliekos, ka manā dzīvē kaut kas ir labāk vai sliktāk, tā mērķtiecīgi. Man kaut kā šī raksturvieta vairs neliek mieru. Jā, pagaida tu. Ar ko tu no tā sīmaņa atšķiries? Cik tev ir svarīgi radīt iespaidu? Nevis vienkārši dzīvot Dievu priekšā, ja, kā tādam putniņam zarā, bet cik tev ir svarīgi radīt iespaidu? Jo šajā laicīgajā pasaulē ir liela loma iespaidā, ir liela loma tam, kā mēs nozīmējamies, tam, kā mēs parādāmies. Un Sīmans to dara perfekti. Bet nevelti, kāds ir teicis, ka lepnība godkāri un āršķīga izlikšanās, ka ir labāk, kā ir patiesībā. Patiesībā ir bijis vēstures gaitā, ir bijis daudz nelaimi cēlots, gan sabiedrībā. Un starp citu, tas teikums nebeidzas, gan draudzē. Izlikšanās ir problēma. Un mani šī raksturvieta, piemēram, uzrunāja arī šādā veidā. Jāni, cik daudz tu izliecies, cik daudz tu saki to, kas nav patiesība. Tātad vai nu Sīmans rādīja reāls zīmes vai reāls brīnums, mēs nekur nelasām. Mēs lasām, ka Sīmans labi izlikās, ka viņam labi tas izdevās. Bet cilvēki bija pieķērušies. Un es jau mazliet minēju, ka cilvēkiem patīk pieķerties. Mums gribas pieturēties pie kaut kā stabila, pie kaut kā droša, pie kaut kā pamatīga. Bet samariešiem šī situācija, atcerieties, bija vēl mazliet svarīgāka un mazliet īpašāka. Jo es neticu, ka Jēzus stāsts par Jēzus tikšanās ar samarieti pie akas nebija vismaz kaut kādā baumu līmenī aizgājusi, ja? Jo pietiekami daudz tādu notikumu, un galvā tur bija arī cilvēki, ne tikai šī sieviete pie akas, kas viņu klausījās tās dienas, kad viņš bija tur. Un pats Jēzus arī skaidri pateica, nāk stunda, tā jau ir klāta. Ja? Nāk Mesija, saka sieviete. Tūlīt būs. Un šis ir tas brīdis, kad Sīmans parādās, ka hei, es esmu. Visi saka, jā, arī viņš ir. Lielais Dieva spēks. Un tā ir tā situācija, kur es mazliet tagad detalizēti ar jums kopā iet cauri, ja? Dievs atļauj. Dievs atļauj samariešiem pērot Sīmanu. Dievs atļauj Sīmanim radīt izbrīnu. Dievs atļauj Sīmanim apstulbināt. Dievs atļauj Sātanam apmānīt. Un tas atkal ir jautājums. Cik daudz mēs pavelkamies uz tiem, kas brīnišķīgi rada ārēju iespēju. Mums galā šobrīd šajā kultūras laikā, kurā mēs dzīvojam, ir vesela cilvēku grupa, grupa būtu slikti teikts, vesela profesija, kur nodarbojas ar to, ka viņi rada iespēju. Ja? Ka viņi rada iespēju, mums arī šeit ir biznesa ļaudis, un es piedaļu, ka arī kādā brīdī varbūt pašiem, bet varbūt arī viņiem radusies doma, varbūt vajag padraudzēties ar kādu uzņēmēju, ja? Varbūt, ka viņam arī vajag radīt iespēju par viņu. Šis ir tas laiks, kad laicīgā pasaule ne tikai pavelkās līdzi, bet laicīgā pasaule pat ir gatava sekot sociālajos tīklos un pat naudu maksā, lai kāds viņiem radītu iespēju. Mums ir vesels sistēma, ja? Un, redziet, tas vienmēr ir risks kristiešiem. Tieši tāpēc Pāvils Galatiešiem raksta tieši to pašu, ko mēs pašāk lasām 3. nodaļā. Ak, jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūris jaunajā tulkojumā, ja vecajā tulkojumā mazliet savādāk. Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots, krustā sists. Un tāpēc šajā skaļajā pasaulē, kurā visi skaļi brēc par kaut ko, rāda žilbinošs attēlus, pielabotas fotogrāfijas un video, ja? Nepazaudējam to Kristus attēlu. Jo samariešiem tā bija patiesībā tā problēma, kāpēc viņi aizbrauca šajā virzienā. Viņi aizbrauca šajā virzienā tikai tāpēc, ka pietiekami āršķirīgi, pietiekami skaļi, pietiekami redzami,
tā vietā, lai, piedodiet, raktu dziļāk, ja tā varētu teikt, lai meklētu. Un mēs esam jums labākā situācija. Mums ir raksti, mums ir Dieva vārds, mums neko vairāk nevajag. Un tajā brīdī, kad tu redzi kaut ko žilganošu, skaistu, spožu, pašu, atkarās apakšrokas, un tu gribi, wow, ja? Atceries Galatiešu 3. nodaļu. Ka šis mūs nenopūr ar to. Ja? Bet mums ir acis priekšā tēvots Kristus, krustā sistēs. Mēs esam labākā situācijā. Un tad Sīmans dara, ko viņš dara. Un man te ir izrakstīti Tesalonikieši. 2. nodaļa. No 2. Tesalonikiešiem. Par ļaunuma cilvēku atklāšanos palasiet brīvā brīdī. Jo tur ir diezgan skaidri pateikta viena lieta. Izvēles brīvība. Jo ļaunuma cilvēku klātbūtni Sātana darbošanās pilnā spēkā ir melu zīmēm, viltus brīnumiem, nelietīgi maldinot tos, kam paredzēt bojāēji. Un tā jāmies vēl par krustu, par kādam paredzēt bojāēji. Ne, Dieva vārdā tā var teikt, jo paredzēt bojāēji, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus glābt. Tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldību, lai tie noticētu meliem, lai tiktu tiesāti un tā tālāk. Izvēle, brāļi un māsas, mums katrā brīdī ir izvēle. Bet samariešiem līdz šim nebija. Līdz tā raksta vietē, ko mēs izlasījām, samariešiem īsti izvēles nebija. Izvēle tik daudz, cik individuāli un personīgi katram, bet kopumā ņemot kā tautai nekāda īsti izvēles brīvība nav. Sīmanis parādās, neko labāk redzējuši viņi nav. Dieva vārdu tālāk par 5. Mūzes grāmatu viņi nelasa. Un viņi uzticās. Bet redziet, šeit ir prieka vēsts. Dievs sūta Filipu. Un mūsu katra dzīve, ja mēs neesam atraduši kaut ko labāku, Dievs sūta tādu Filipu. Un tā ir atkal izvēles iespēja. Kad tu klausīs? Paliksi pie tā paša Sīmaņa, vai mēs paliekam pie tiem pašiem Sīmaņiem, kuri rāda fokusus, vai mēs sastopamies ar Filipu un ejam līdzi Filipam, kurš rāda īstus brīnumus. Mums vienmēr ir izvēles iespēja. Patiesībā tieši tāpat kā Jūdu Iskarijotu, tajā brīdī, kad viņš bija ieradies nodot Jēzu. Es neatceros, cik reizes mēs kopā ar jums pētījām, cik reizes Dievs viņu uzrunāja, ko tu te dari? Kāpēc tu esi šeit? Kāpēc tu te esi atnācis? Tieši tāpat Dievs katru no mums uzrunā. Un tieši tāpat kā tiem samariešiem ir iespēja salīdzināt Dieva darbu ar Sīmaņa darbu. Tieši tāpat mums patiesībā tas ir katru mīļu dienu. Nu ko? Dievs ir labs. Tas ir viņa spēks, tas ir viņa plāns. Tas ir viņa mērķis glābt. Bet ir kāda lieta. Tas nav viegli aiziet no vecām. Un tas nav viegli atķerties no tā, kam tu esi pieķēries. Un mēs redzēsim, ka kādā brīdī Sīmanis, kā jau teicu, kritīs. Un tajā pašā laikā tas ir izaicinājums mums, redzot tādu Sīmani, kurš varētu atgriezties, un laicīgā pasaulē varbūt sen jau ir norakstīts. Redzēt, Filips sludina visiem, ieskaitot Sīmanu. Un mēs lasām, ka Sīmanis pats sāk ticēt un atgriežas. Mēs ieraudzīsim jau nākamajos pantos, kā apostoļi teiks, tava sirds nav taisna Dieva priekšā, tas būs 21. pantā, 23. pantā, Pēteris teiks Sīmanim, es tevi redzu rūktas žults pilnu un netaisnības saistību. Bet šis ir tas brīdis, kad Sīmanis ir ieraudzījis Dievu, kad viņš ir ieraudzījis Dieva darbu Filipā,
kad viņš ir ieraudzījis un sajūtis un saņēmis un vērojis Dieva brīnums. Un šis ir tas brīdis, un varbūt pat ļoti īsais brīdis, kad viņš ir, jā, es ticu. Jā, es ticu, un tiek kristīts, un tiek piepulcināts draudzē. Un tālāk lielā daļā no mums brāļi un māsas pamostās farizējs. Es ticu, ka jūsos arī. Izlasot to tālāk, ko mēs arī šodien kopā neesam lasījuši. Farizējs manī uzdod jautājumu, Filip, vai vajadzēja? Filip, vai bija pietiekami ilgas mācības Sīmanim pirms kristībām? Filip, vai tu tiešām nočekoji, vai viņš ir cienīgs, godīgs un tiesīgs? Filip, tas ir farizējs manī, draugi. Jo redziet, mēs lasām, un manā pamata neticēt Dievam, viņa vārdā. Sīmanis pats arī kļuva ticīgs. Es to izlasīju vecajā tulkojumā. Jaunajā tulkojumā, tad arī Sīmanis pats sāka ticēt. Un tā ir patiesība, jo tas ir Dieva vārds. Un tajā brīdī viņš ticēja. Un tajā brīdī Filips viņu kristīja. Un tajā brīdī viss bija pa īstā. Un tajā brīdī neviens nezināja, kurā brīdī Sīmans klūps un paklūps. Redziet, atgriezties no tā, kam tu esi kārtīgi pieķēries, patiesībā ir baisi grūti. Un ir vēl kāda lieta. Es varētu par to daudz runāt, jo tā ir mana profesija. Tas ir tas, ar ko es maizi pelnu. Ir vēl viena lieta. Jo mazāk tev ir, jo mazāks plašums tev ir tavās ikdienas ieradumos, jo vairāk tev vien un tie paši, jo mazāk tev ir izvēles iespēja, jo vairāk tu turies pie tiem pašiem 2 vai 3, kas tev ir. Un ja nu Sīmans ir izveidojis to savu šauro taciņu, kādā veidā dzīvot sev vēlamu dzīvi, viņš jau neprot savādāk. Viņam nav ieradumu, ne viņš varbūt zina, ka var savādāk, bet ieradumu jau viņam nav. Mēs agri vai vēl šeit nonāksim pie kaitīgiem ieradumiem. Mēs agri vai vēl šeit nonāksim pie cilvēkiem, kuri ilgi nespēja atbrīvoties no tā, ko mēs saucam par kaitīgiem ieradumiem, un tādi tie arī ir. Bet viņiem nav citu ieradumu. Un kamēr viņi neizveido sev citus ieradumus, tie vecie, kam viņi ir pieķērušies ar rauju, viņus atpakaļ, jo citu jau nav. Un tieši tāpat kā Sīmans ir pieredzis būt rūgtas žults, pilns un netaisnības saistīts, un viņš māk šādi dzīvot. Citādi viņš nemāk. Un tas ir vajadzīgs laiks, lai iemācītos citādi dzīvot. Lai iemācītos savādāk dzīvot. Tas nav viegli un tas nav ātri. Brāļi un māsas, man šo lasot nāk prātā stāsts par pazudušo dēlu. Lūkas evaņģēlis vispār ir interesanti, Lūkas evaņģēlis vispār ir interesanti 15. nodaļa. Nu, kam ir par rokai varam atšķirt, jo 15. nodaļa ir stāsts par pazudušajiem. Tur ir 3 pazudušie, vai ne? Pazudusī avs, pazudušais naudas gabals, nu, kur drahma, kur kas cits, un pazudušais dēls. 3 pazudušie. Vai ne? Atšķirāt, ieraudzīt. 3 pazudušie.
Es par to pazudušo dēlu. Paskatāmies, kā beidzās nodaļa. Nodaļa beidzās ar to, ka, vecākais brālis Kurni, nepazudušais dēls Kurni, ka nav labi, tu baro to deļuties līdz nokaut un tā tālāk. Tēvs saka, viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie mans, viss, kas ir mans, ir arī tavs, bet ir jāliksmos un jāpriecās, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Ar to stāsts par pazudušo dēlu beidzās. Jūs teiksiet, un? Es teikšu, jā, tieši ar to beidzās stāsts par pazudušo dēlu. Stāsts neturpinās, un viņš turpmāk bija perfekts līdz. Un viņš turpmāk nekad neko neteica pret. Un viņš turpmāk nekad un neko. Dievs to nav ielicis savā vārdā. Dievs savā vārdā ielicis kaut ko citu. Vārds, ka mēs visi daudzējādi klūpam. Tos gan ir ielicis Dieva vārdā. Bet par to, cik perfekts pēc atgriešanās bija pazudušais dēls. Un vai viņam neienāca prātā vēl kā doma kādreiz par to uzvesties tā, kā viņš iepriekš kopā ar tēvu ir uzvesties? Mēs nezinām. Ja? Un tieši tāpat šeit. Sīmanis tajā brīdī ir godīgs. Viņš tic. Un Filips tajā brīdī ir godīgs. Filips viņu kristi. Kas sirdī vienam, kas otram? Dievs ir. Un tieši tāpēc, tad, kad atnāks apustuļi, kuri ir īpašā kalpošanā, kuri pazīst un atšķir, kuriem Dievs dod šo spēju ieraudzīt, kas tad ir Sīmaņa sirdī. Viņi teiks, es redzu tevi netaisnības saistītu, žults pilnu un tā tālāk. Tu neesi godīgs. Bet tajā brīdī ļoti iespējams pats Sīmanis domā, ka viņš ir godīgs. Viņš tic. Viņš ir pārliecināts. Un Filips tieši tāpat. Un ne mums tiesā. Dievs redz sirds. Dievs tiesā. Un ne mums šobrīd pamosties farizējiem un Filipam tā attālināti pārnest, ko tu darīji, nevajadzēja. Tajā brīdī viss bija pa īstam, un tajā brīdī viss bija godīgi. Jo redziet, Sīmanis jau nebēg prom. Mēs lasām tajā pašā rakstu vietā tālāk. Viņš pastāvīgi turējās pie Filipa. Viņš vēroja zīmes, viņš vēroja brīnumus. Viņš bija godīgs tik ilgi, cik viņš spēja. Tas nebija daudz. Tas nebija ilgi. Bet tas bija pa īstā. Viņa pārliecība pašvajag tik stipra, ka viņš pastāvīgi turās pie Filipa. Bauda Filipa labvēlību, mācās, piedzīvo zīmes, piedzīvo brīnumus. Un kādā brīdī paklup. Bet tam visam ir bijusi vieta Dieva plānā. Šis stāsts, kā redzat, ir Dieva vārdā. Un šis stāsts lielā mērā mums liek domāt par abām pusēm. Par to, kā es eju kopā ar kungu un kā es izvēlos, lai nepakluptu. Un ko es domāju par tiem, kas ir paklupuši. Vai es par viņiem iestājos mīlestībā, vai es lūdzu par viņiem, vai es uzrunāju viņus, vai es domāju, nevajadzēja viņām vai viņai te vispār būt. Tā bija kļūda. Tā kā es te mēģināju to farizēju Filipu stāstu parādīt, ka tā bija kļūda, ka vajadzēja rūpīgāk pārbaudīt, vajadzēja noskaidrot, vajadzēja. Daudz ko vajadzēja. Bet ļoti iespējams, ka tieši tāpat kā šajā stāstā, tajā mirklī viss bija pa īstām. Es gribētu kopā jums lūgt, lai Dievs mūs svētī un iedrošina. Un tāpēc lūgsim. Debes Tēvs, paldies, ka tu caur Filipa un Sīmaņa stāstu parādi, cik vāji
patiesībā mēs esam. Cik vāji mēs esam, ja neusticamies tev? Cik vāji mēs esam, ja izvēlamies skaļāko, skaistāko, trokšņaināko un aizmirstam, ka mums acu priekšā ir Jēzus Kristus krustā sists, redzēts, ka pazaudējam šo bildi, pavelkoties līdzi pasaules troksnim un skaļumam. Paldies, Kungs, ka šī rakstu vieta parāda, ka mēs esam vāji arī mēģinot vērtēt, mēģinot pārāk kritiski, ne mīlestībā, izturēties pret cilvēkiem. Ne mīlestībā redzot viņu vājumu, kas būtu atbalstāms, bet drīzāk tādā kritikā vērojot viņu uzvedību, kas ir grēka sekas, kas ir viņu izvēļu sekas. Bet ļauj mums kritizēt mīlot. Ļauj mums iedrošināt pie tevis turēties. Ļauj mums atbalstīt, ja brāļi vai māsas ir pakrituši un kaut kur aizmaldījušies, un turpina maldīties prom no tevis. Ļauj mums palīdzēt, iemācīties dzīvot kopā ar tevi. Tad, kad mēs krītam, mēs, Kungs, izmantojam to, ko mēs protam, lai izdzīvot šajā pasaulē, laicīgajā pasaulē. Palīdz mums vienam otram, citam. Mācīt to, kas vajadzīgs, lai kopā ar tevi turētos. Lai kopā ar tevi ne tikai šajā pasaulē izdzīvotu, bet mūžīgi piedzīvot. Un, Kungs, lai iestājamies, lai iedrošinām, lai atbalstām tos brāļus un māsas, kuri ir bijuši godīgi un patiesi. Pret tevi, pret mums katru, bet ir pakalpuši. Lai iestājamies, lai atbalstām. Bet ne to, ko viņi dara, bet viņu glābšanu, bet viņu turpmāko ticības ceļu. Lai iestājamies, dod spēku mums iestāties lūgšanās pie tevis, tavās lūgšanās, Kungs, par viņiem. To es tev lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.